Labvakar, dāmas un kungi, šajā ceturtdienas vakarā. Jā, esam pieslēgušies Valmieras ledus hallē, kur otrā fināla spēle šodien starp Tēvids Bekšatu un Valmieras komandu. Šodien komentēšu es, Rolands Zariņš. Un es, Frederiks Paspaiko. Krišs par Valmieru un Mārtiņš raksta 5-3 Valmiera. Tā kā prognozes pagaidām 1-1. Bet spēle var sākties. Pirmo iemetienu uzvar Valmiera. Nu, ir tā, kā tas komentētājs saka, kāda atmosfēra šeit. Un te jau ir iespēja. Kas par momentu, kā var grausi? Vēl viens. Vārtī! Ja nekļūdos, Kalniņš. Jā, viņš arī pirmais pie komandas Nikos Kalniņš. Pēc atklākošās rīpas no vārdu priekšsādi Riku tukšos vārtos. Neizdevās kārtīgi pielabot, bet Anis pārta Riku. Rūklītis. Neliela asumi, tas ir skaidrs, ka play-offos tādie vajadzīgi būs arī nelieli. Bez tā neiztik, bez tā asumiem neiztik. Lai kādas izspēles un lai kā tērēti griezti virāžas, kā tu saki, principā pārspējuši, viņš Žukovski nav šajā fināla sērijā. Šeit tikko arī bija moments ļoti labi, Žukovskis izgāja ārā, atvairīja, pēc tam vēl izgāja nedaudz vairāk no vārtiem ārā un es nebiju, kur īsti mest. Valmieras spēlētājiem nepaskatās, kurš tā izstījās, jā. Uz otru pusi tāds ātrums. Rudzītim, atkal. Kā aizsarga viņam izdevās pies tripu. Ko dara Žukovskis vārtos? Te labi palīdz aizsarga. Un šeit kļūdīja. To vārtos dara Žukovskis. Un atskan Rēnas sirēna. Jā. 1-0 vienīgos vārtus Valmieras labā guva Nikos Kalniņš. Un Valmieras vīna otro uzvaru šajā fināla sērijā. Jā.